Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte. Bērna attīstības saistība ar vācu valodas mācību procesu jaunākajā skolas vecumā. Maģistra darbs, konsultants, pedagoģijas doktore, asociētā profesore Dainuvīte Blūma, Sanita Vecmane, pedagoģijas maģistrantūras neklātienes nodaļas studente, 2001. gads. Labdien! Es esmu Sanita Vecmane Briede, šī maģistra darba autore. Turpināšu lasījumu no sava maģistra darba. Par pašcieņu. Īpaši, manuprāt, ir jādomā par cieņas, pašcieņas un spējas cienīt citus un godbijības audzināšanu. Tas, kā turpmāk redzams, cieši saistīts ar pirmās daļas 2. punkta tēmu – psiholoģisko vidi. Pirmā sadaļa – cieņa un godbijība pret citiem tiek audzināta jau kopš tā brīža, kad skolotājs vai pieaugušais pats to izrāda saviem skolniekiem. Piemēram, mācību gada, katra semestra sākumā skolotājiem vajag izstāstīt saviem audzēkņiem par to, ko un kā viņš iecerējis mācīt konkrētajā klasē vai grupā. Tēmas, darba formas, nodarbes, spēles, video, gramatika, dialogi un tā tālāk. Vienlaicīgi uzklausot arī bērnu viedokli, viņu domas un vēlmes, pēc tam, kad skolotājs izklāstīs savu darbības plānu. Darba gaitā ik pa laikam pajautāt bērniem viņu domas par vācu valodas nodarbībām, mudināt viņus izteikt jaunas idejas. Es esmu rakstījusi šo maģistra darbu par vācu valodas nodarbībām, jo esmu vācu valodas skolotāja. Taču, manuprāt, tas loģiski attiecās uz jebkuru mācību priekšmetu, kad ir svarīga psiholoģiskā vide, bērnu vēlmes un izrādīt cieņu un godbijību pret bērnu jebkurā stundā – fizkultūra, vēsture, ģeogrāfija vai matemātika. Ar šo bērniem tiek parādīts, ka viņu domas arī ir svarīgas, viņu idejas var būt vērtīgas, sekojoši viņi kā personības ir vērtīgi. Bērni tiek cienīti. Šeit svarīgi piebilst, ja bērns jūt, ka viņš tiek cienīts un viņa domas tiek uzskatītas par vērtīgām, tiek respektētas, tad aug viņa pašapziņa, kas palīdz saglabāt savas vērtības apzināšanos. Arī tādās situācijās, kad pieaugušie vai citi bērni neadekvāti novērtē viņu vai viņa rīcību. Arī audzēknis ar zemu pašnovērtējumu iespējams var sākt cienīt vairāk sevi. Cienot savus skolēnus, skolotājs iemāca cienīt bērniem pašiem sevi. Bērns sāk vērtēt citu domas, idejas, citu personu izteikumus, bet rezultātā arī pats sevi. Pamazām grupas kolektīvā veidojas lielāka psiholoģiskā saskaņa, kas balstās uz cilvēcisko attiecību, labākas saskarsmes kultūras. Pamazām grupas kolektīvā veidojas lielāka psiholoģiskā saskaņa, kas balstās uz cilvēcisko attiecību, labākas saskarsmes kultūras. Šo es apzināti 2 reizi izlasīju, jo tas ir ļoti svarīgs secinājums. Līdz ar to bērnos veidojas pašapziņa
un pārliecība par sevi. Es arī kaut ko varu. Tādējādi tiek veicinātas vienlaicīgi vairākas lietas. Tiek audzināta cieņa un godbība pret citiem. Otrakārt, audzēkņos tiek veidota pašapziņa un pārliecība par sevi, ticība sev. Ticība sev ir ārkārtīgi svarīga gan bērnam, gan vēlāk kā pieaugušajam, jo dzīvē var būt ļoti dažādas un grūtas situācijas, un ja cilvēkam nav ticības sev, tad, ir dzirdēti un lasīti gadījumi, kad cilvēki veic pašnāvību vai nodzerās, tāpēc, ka viņam nav ticības sev. Man pašai ir bijušas dzīvē ļoti grūtas situācijas, un daudzi cilvēki ir brīnījušies, ka es neesmu sajukusi prātā un esmu tikusi galā ar šīm grūtībām, tāpēc, ka man bija ticība. Tā es parasti visiem atbildēju. Tāpēc, ka man ir ticība. Treškārt, tiek attīstīta pašcieņa. Ceturtkārt, tiek attīstīts intelekts, sevis novērtēšanas spēja, zināt, ko es varu, ko nevaru. Tātad, vispirms skolotājiem pašam ir jāizrāda cieņa pret saviem audzēkņiem. Tātad, vispirms skolotājiem pašam ir jāizrāda cieņa pret saviem audzēkņiem. To es atkārtoti apzināti nolasu, jo tas ir sākums. 1992. gada žurnālā Skola un ģimene ir Daces Dūzes raksts par kādu gadījumu. Nervos bērns nokļūst skolotājs un citu bērnu vecāku spīlēs. Lai arī kādu laiku atpakaļ izteikti, pēc manām domām trāpīgi ir raksta autoras vārdi par skolotājas pašcieņu un tās ieaudzināšanu bērnos. Mums katram dzīvē iznāk nokļūt dažādās lomās. Katrs mēs savu reizi esam skolotājs, savu skolnieks. Tomēr, lai kādi arī būtu mūsu īslaicīgie uzdevumi, ir arī visu mūžu pildāmie, un man tiešām šķiet, ka pat visaugstākās kategorijas iegūšana skolotāju neatbrīvo no pienākuma izturēties pret citiem gluži vienkārši cilvēciski, ar pašcieņu. Īpaši, ja pretinieks ir mazs bērns, un pat tad, varbūt tieši tad, ja viņš liekas slimīgi nervos, ja audzināts citādi nekā pašas bērni, ja viņš ir tik dabisks, bet varbūt samocīts, ka raud tad, kad nāk raudiens un smejas tad, kad ir priecīgi ap dušu. Pašcieņa paliek spēkā arī tad, ja no indīga toņa bēgdams bērns palien zem sola, bet no apkārtējā trokšņa glābis, kliedzot pats. Protams, tam visam tā nevajadzētu būt, tāpat kā nevajadzētu būt ģimenēm bez tēviem un vecmāmiņām, nevajadzētu būt izdzīvošanas rūpi pārņemtām nervozām mātēm, kuras nokavē bērnu stundu sākumu tāpēc, ka labāk tomēr ir kārtējo sirdsvājumu pārlaist istabā, nevis uz ielas. Taču tādi mēs šodien esam, un kas zina, būsim vēl ilgi, vai tiešām par sistēmu jaunu, to pašu veco, ir kļuvis ieradums savas dzīves problēmas kārtot uz citu cilvēku. Turklāt vājāko, vismazāk aizsargāto rēķina. Vēl tikai viena piebilde. Minēju jau par pašapziņas celšanos. Tā aizvien ir izpaudusies arī kroplīgās formās, mūsdienās nākušas ar kādu īpašu kroplīgumu. Proti, ar vieglu roku un sirdi sakām par otru visu, kas vien ienāk prātā, kur ir kura īstā vieta un kāda patiesā vērtība.
Īstenībā šāda rīcība ir noziedzīga. Katrs pret mums vai mūsu bērnu vērsts nepierādīts izteikums pirmām kārtām ir tiesība pārkāpums. Bet bērni netiesāsies, raudās, klieks vai klusiņām birdinās asaras, kā nu kurš, un iemācīsies pašu svarīgāko formulu. Tāda ir dzīve. Patiešām tas ir citāts no šī raksta. Atgādinu, ka tas bija Daces Dūzes raksts 1992. gada žurnālā Skola un ģimene. Īpašības, kas pat visnecilvēcīgākajos apstākļos ļauj palikt par cilvēku, ir pašcieņa un pašpārliecinātība, izcelts, pasvītrots Sanita Vecmane. Tās ir vērtības, kuras kopt un veidot cilvēks sāk jau no mazotnes, un no tām lielā mērā atkarīga viņa veiksme un dzīve kopumā. Pašcieņas nostiprināšanās ir grūts un ilgs posms, kurā liela loma ir gan sabiedrībai, videi, kurā cilvēks atrodas, gan paša cilvēka psiholoģiskā stabilitāte. Ja apkārtējie mūs ciena un mīl, izjūt rūpes par mums un redzam, ka mūsu darbs nes augļus, savu vērtību apzināties nav grūti. Vēl vairāk. Veiksme mūs spārno, attiecības kļūst labākas, darbs radošāks un pašnovērtējums augstāks. Pilnībā pievienojot šīm domām, tās izlasīju Ingunas Dadeikas rakstā Cel galvu augstāk žurnālā Latvijas lauksaimnieks. Raksta autorei ierosmi devusi Baiba Briede, Ozolnieku lauksaimniecības konsultāciju centra darbiniece, pedagoģijas doktore. Ja kāds ir savādāks, tad viņš tāpēc nav sliktāks. Tas bērnam jāmāca jau no mazotnes. Mēs visi esam cilvēki, bet katrs pilnīgi atšķirīgs no pārējiem. Šī atšķirība ir jāciena. Atšķirība veido personību. Svarīgi bērniem izskaidrot invalīdu dzīvesveida atšķirību un to integrācijas nepieciešamību sabiedrībā, jo viņiem ir tiesības uz dzīves telpu un iespējām tāpat kā citiem izskaidrot, protams, bērnam saprotamā valodā. Ilgus gadus esam dzīvojuši tā, it kā invalīdi mums līdzās nebūtu. Vēl joprojām bērni invalīdi mācās atsevišķi no veselajiem. Tā rezultātā attieksme pret slimo cilvēku ir kā pret savādāku, nepilnvērtīgāku sabiedrības locekli. Skolās ir estētikas mācības stundas. Tajās vajadzētu bērniem mācīt, kā izturēties pret invalīdu, domā Aija Vesele, lai bērni nebaidītos, censtos viņiem palīdzēt, saprastu, ka tas ir tāds pats cilvēks kā viņi. Šodien tas būtu viss. Vēl es varu piebilst, ka tad, kad man bija vācu valodas nodarbības, es nekad neesmu bērniem aizrādījis, taisījis tračus un garas runas un pārmetums, ja kāds nokavēja, jo, kādam var kaut kas gadīties mājās. Var aizkavēties autobus vai tā kā šeit rakstā minēts, pēkšņi mātei var uznākt sirdsvājums, vai bērns var slikti justies. Vienkārši klusiņām vajag pateikt, lai viņš ieiet klasē un sāk mācīties kopā ar citiem, un tādējādi arī netiek traucēta mācību stunda un atņemts tik dārgais laiks no mācību stundas. Protams, ja bērns regulāri sāktu tā darīt, un tas kļūstu par ieradumu, tad jau būtu jārunā un jārisina tas jautājums, ka tā nedrīkst darīt. Taču man nekad tā nav bijis, ja pret bērnu izturās ar cieņu,
viņi to neizmanto. Viņi dažreiz var gadīties dažādu iemeslu dēļ nokavē stundu, bet viņi nekad to neizmanto. Tāpat arī, ja bērns ļoti slikti jūtās, nevajag likt viņam rakstīt to kontroldarbu, lai viņš uzrakstu citreiz, kad viņš jūtās ar labi. Varbūt viņam sāp zobs vai ļoti sāp galva, vai viņam ir slima sirds. Protams, arī šeit ir tieši tāpat. Nevajag ļaut to veidot par ieradumu bērniem. Bet bērni nekad to neizmanto. Man nekad vismaz tā nav bijis, ja tu pret viņiem godīgi izturies. Un tāpat arī, dažreiz man arī ir gadījies sajaukt kādu uzdevumu vai aizmirst kādu grāmatu. Un tad es arī bērniem, pat ja viņi ir tikai 5. klasē un ļoti mazi, es arī atvainojos, ka skolotāji ir sajaukus un lūdzu bērni man neatvainot. Un tad arī bērni paši citreiz, ja viņi būs izdarījuši kaut ko nepareizi vai aizmirsuši, viņi arī atvainosies, jo pret viņiem es arī izturējos ar cieņu. Tas ir vienkārši, ļoti vienkārši. Šodien visu labu!